ūdens šeit no šejienes pārliec pašreiz kāds 75 grādi Celzijas, šeit samaltais iesals gaidi, šitā ir misas, iesalu mercēšanas kubla, un tagad mēs to iesalu versim iekšā un maisīsim. Galvenais ir, lai viņi izmaisītu, lai nebūtu tādas bumbas, miltu bumbas, kas mums slapjas palikušas. Tā pašā laikā ar elektronisko termometru uzņemsim temperatūru. Tas princips šeit ir, ka mēs mēģinām to ūdeni, pirms mēs liekam to iesalu iekšā, trāpīt ap kādiem 76 grādiem, jo virs 76 grādiem tie enzīmi, kas pārstrādā šito te cietunu ūgļu baltumvīles uz cukriem, viņi sāka mirt nost. Tātad zem 76 grādiem, bet arī mēs gribam pārāk vērsto taisīt, jo mēs gribam reizi, kad tas iesals tur iekšā, lai tā temperatūra nosēstos ap 70. 69, 70, 71, tā būtu labs temperatūras. Redzēsim, kā mums te izdevās tā lieta. Ir divi enzīmi, alfa un beta enzīmi, kas pārstrādā šitās vielas. Abām patīk savādākas temperatūras, bet 69 grādi ir tāds kompromiss, un viņas abi strādā. Mums ir kāds 66,5 grādi. Tas ir samērā vēss iesala mērcēšanai. Tas nozīmē, ka mums vairāk beta enzīms, kam patīk vēsākas temperatūras, tas vairāk strādās nekā alfa enzīms. Ko tas nozīmē ir, ka tas beta enzīms pārstrādā vairāk to iesalu, tās cietas par vienkāršākiem cukriem, kas izfermentējās. Tāda augstāka alkohola alas, bet ne tik tumīgas beigās. Nav tik daudz blīvums tam. Redzēs, kāds būs. Ja ir kaut kāda procesa, vai var izbalansēt citā laikā, vai ja tā temperatūra nav ideāla? Vai ne? Šai brīdī te ir samērā maz, ko mēs vairs varam te izlabot par šo. Vienīgais ir, ka mēs viņu varam drusku ilgāk vārīt, vairāk to ūdeni izgarot, lai mums paliek vienkārši tas biezāks, tas alts. Tad līdz ar to viņš būs alkoholā daudz spēcīgāks. Nav slikts? Nav jau slikts. Some fine ground. So that we keep. Šeit mēs karsto ūdeni 80 grādu Celzijas lejam virsū iesalam, ko mēs pašreiz tecinām. Tā šī īsumā ir tā kā iesala mazgāšana. Šeit viss tie graudi paliek, un viņiem vēl diezgan daudz cukura tur ir. Mēs atvietojam to, kas tek pa apakšu, ārā saldais sīrups, redz kā smuks brūns krāsā. Mēs to atvietojam ar šito te karsto ūdeni, mazgājam to iesalu. Tagad šito te, ko mēs iztecinām, tas iet taisni katlā iekšā, un katlā mēs pašreiz dedzinām tur to gāzi liesmu apakšā, mēs viņu karstējam, gatavojam viņu vārīt, un tagad, pirms sākās tā vārīšana, mums jāliek pirmie apiņi šitam te iekšā. Lai man tie apiņi šeit ir izmērīti ļoti specifiski, cik tur gramu, šitie ir 25 gramu Pacific Gem no Jaunzēlandes, un šitas te maiss, kurā tie apiņi ir saturēti, tas ir tās ļoti smalks materiāls, kas laiž visu tās garšas un ūdeni cauri, bet ietur tās apiņu to ziedus. Šito te maiss kopā ar maniem pārējiem 15 un vecumiem, faktiski, kurš Adlaidē. Viņi ļoti labi nokalpojuši šitie ir. Un angliski šito te sauc par gifting, to gift the hops,
Tad šitā te varētu Latvijas tulkot, ka tā ir apiņu dāvināšana misai. Labi, pirmais salds mums jau ir izgājis cauri iesalu tecināšanas procesai, un pašreiz ir katlā, tam uguns apakšā viņa kurina, un tas varīsies kādu stundu. Šeit mums nākošais salds jau ir ar iesalu izmaisīts, iesalu mecēšanas kublā, tam paies 1 stundu apmēram tur, un šeit mums atkal uzpildīts karsto ūdeni tanks, un tam arī paies kādu stundu, lai viņu uzkarstētu pareizā turā. Tāda nākošā lieta, ko mēs tagad iesim darīt, mēs fermentācijas tankus izmazgāsim, izsterilizēsim, lai kad šis beidz vārītis, viņi varēs dzesēt un pat taisno likt fermentācijas traukā iekšā. Mēs esam nu pat izvārījuši misu, šitas te šajā katlā ir kāda stunda vārījies, tagad viss tur divreiz apiņi ielikt, viss smuks savārījies, tagad mums viņš jāuzceļ šeit augšā, jāpievieno pie šito te dzesinātāju, un cik iespējams viņš jādzesina ar augsto ūdeni, viņš iztecēs par šito roru, ietecēs fermentācijas kublā, un tur viņš arī paliks. Vismaz viņš ir augšā. Vāk noņemt. Saviens klāt. Augstais ūdens virsū. Un lai notiek. Jācer un re, kur ir. Smuki vēs, bet jākontrolē to temperatūru krānu. Šitien te augsto ūdens ātrumu var kontrolēt, un jo ātrāk šis ūdens šeit nāk ārā, jo ātrāk tā dzesies un notiekās. Un ja šeit viņš vēl nav pietiekami vēs, kaut viņš tagad ir, var arī nogriezt šito krānu drusku zemāk, lai drusku lēnāk viņš tek cauri, jo lēnāk viņš tecēs cauri, jo vairāk viņš laiku pavadīs šitam ūdenim blakus, jo vairāk viņš atdzesīs. Tādā ziņā. Ļoti forši strādā.